Sveicināti, mīļie cilvēki. Mēģināšu jums šodien salikt kopā divas it kā nesaliekamas raksturvietas. Vismaz liekas. Un runāšu par to, ko tad Dievs meklē. Paklausību vai rituāls. Paklausību vai rituāls. Un dzīvē ir tā, ka, patīk tas vai nepatīk, dzīvē ir tā, ka ir darbības, kas ir līdzīgas. Pareizi, ja? Ir darbības, kas ir līdzīgas, ārēji izstās vienādi, bet būtībā bieži vien tas var atšķirties. Būtībā var atšķirties, un jo līdzīgāk oriģinālam, jo grūtāk atšķirt atkal, ja? Jo labāka kopija, jo grūtāk atšķirt, bet oriģināls un patiesība vienmēr ir tikai viena. Tikai mūsdienās mums stāsta, ka ir daudz dažādas patiesības, īsta, oriģināla lieta ir tikai viena. Pārējais ir kopija. Un īpaši attiecībās ar Dievu. Dievs ir viens, īsts, oriģināls, neatkārtojams. Dieva pavēles ir patiesas, un Dievs ir atklājis savu patiesību. Tāpēc jebkura lieta, pat ja viņa ļoti līdzīgi izskatās, nenozīmē, ka tā ir patiesība. Patiesība ir tā, ko Dievs ir atklājis. Un šodien par to, kura Dievs meklē, paklausību vai rituālus. Un, protams, pirmā vienkārši atbildes reize ir tiem, kas pazīst Dievu. Mēs zinām, ka Dievs meklē pavisam vienkārši. Dievs meklē no mums paklausību. Amen. Dievs sagaida, ka mēs viņam paklausīsim un uzticēsimies viņam, darīsim savu darbu, to, ko Dievs no mums sagaida. Pirms es runāju par paklausību, gribu jums atgādināt, ka mēs ļoti daudz uzmanību pievēršam tam, ko mēs varam darīt Dievam. Mums tas liekas absolūti svarīgi, bet tas, ko Dievs dara ar mums, ir vispirms, jo bez tā, ko Dievs dara ar mums, mēs nevarētu darīt Dievam neko. Amen. Tāpēc tas, ko Dievs izdara ar mums, ir absolūti svarīgi. Un tāpēc arī strādājot, darot Dieva darbus, kalpojot Dievam, cilvēki aizraujās, diemžēl, ar to, ko viņi var darīt, aizmirstam to, ko Dievs izdara ar viņiem. Amen. Tāpēc tas, ko Dievs dara ar tevi, ir absolūti svarīgi. Tieši tāpat kā pielūgs mēs stāvējam, dziedājam, ja? Tas labi, ka tu kaut ko dari Dievam, bet tajā procesā, ko tu dari Dievam, kā tu kalpoji Dievam, ir kaut kam jānotiek arī ar tevi pašu. Amen. Un ja tas ir patiešām Dievs, kas ar tevi strādā, tu noteikti mainīsies, pieaugs tavu ticību, un Dievs runās uz tevi. Pirmā raksturvieta, ko es jums lasīšu, ir no 1. Samuela grāmatas, bet pirms es lasu, es jums izstāstīšu situāciju. Dievs ir līdz Samuelam svārīt Saulu par ķēniņu, viņš viņu svārīs par ķēniņu. Sauls ir pirmais ķēniņš, pirmais valdnieks, kas svārīts Izrēlā, līdz viņam valdnieki nav bijuši. Izraels čīkstēja, ka viņiem vajag valdnieku, un ja viņiem būs valdnieks, tad viss būs super. Tā nav taisnība, viņi maldina sevi, bet, viņi pieprasa tomēr valdnieku, un Dievs iedod vienu tādu, kuram galva augstāk par visiem pārējiem. Viņš drusciņ galvas tiesu garāks par pārējiem, tas viņam nepalīdz būt drosmīgam, jo, kad viņi nāk svārīt par ķēniņu, viņš slēpjās aiz ratiem, tad, kad viņš svaira par ķēniņu, viņš saprot, ka viņš tomēr ir vecis. Un tā viņš uztaisa sev pieminekli, jo viņš ir uzvarējis, ja? Varonis tāds rīktīgs. Dievs viņam liek karot ar ienaidnieku, kurš ir ļauns ienaidnieks. Tad, kad šo ienaidnieku ķēniņu nonāvēja vēlāk, viņam izpildīja nāves sodu burtiski, ja? Viņam saka, par ko izpilda. Viņam tā arī saka par to, ka tu esi padarījis mācis par bāriņiem, par to, ka tu esi bērnus slepkavojis un sievietes slepkavojis. Viņam izpilda burtiski nāves sodu. Zin kā Bībelē parasti saka, ka Dievs ir ļauns un slepkavo cilvēkus. Ja jūs palasīt Bībelē, jūs redzētu, ka cilvēki, vismaz tie, kurus izdzina Izraels 400 gadus, slepkavoja paši savus bērnus, un pēc tam atnāca Izraels un izdzina viņus ārā. Tā ir patiesība. Un tad, kad Dievs bija devis Izraēlam būt par instrumentu šo cilvēku sodīšanā, Dievs viņiem teica, lai viņi neko neņem sev, vispār neko. Jo tad, kad jūs esat instruments un sodat un ņemat sev, tad jūs patiesībā esat kā laupītājs. Jūs atnācāt aplaupīt. Izmantojāt to brīdi, kad Dievs soda, lai laupītu. Un Sauls izdara tieši to, viņš pasargā dzīvu šīs tautas ķēniņu, un tā vietā, lai neņemtu neko no lopiem no mantām, viss bija jāiznīcina līdz pat lopiem, lai nekas nepaliek. Viņš paņēma lopus sev, un tad, kad ierodās Samuels, tad Sauls viņam saka, viņš saka, mēs labāko paņēmām priekš Dieva. Viņš jau arī gudrs čels, pareizi. Viņš saka, Dievs saka, neko no tā man nevajag. Viņš saka, mēs labāko paņēmām priekš Dieva. Un tad ir šī saruna, kur es jums gribu izlasīt. 1. Samuela grāmatā 15. nodaļā.
1. Samuela grāmatā 15. nodaļā. Un Samuēls sacīja, 22. pants, 1. Samuela 15. nodaļa, 22. pants. Vispār es lasīšu jums arī 23. pantu, arī izlasīšu. Un Samuēls sacīja, vai tad tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem nekā par paklausību tā kunga balsī? Vai tad tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem nekā paklausību tā kunga balsī? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris. Un padevība ir labāka nekā auna tauki. Bet nepaklausība ir kā buršanas grēks, un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Tādēļ, ka tu esi atmetis tā kunga vārdu, viņš ir atmetis arī tevi, un tu vairs nevari būt ķēniņš. Un tad sākās viss tās saules sarunas, viss pārējās lietas, un beigās viņš vēl tur skrien pakaļ un zaudē vispār valdību un visu pārējo. Bet Dievs viņam skaidri saka, viņš saka, klausies, mīļais, tev vajadzēja man paklausīt, un tas ir tas, ko es sagaidu. Nevis tas, ka tu izdomā kaut kādā veidā īpaši man kalpot, un tas ir vieglākais variants, kā kalpot Dievam. Jūs izdomājat, kā jūs varētu kalpot Dievam, tad jūs izdarat to, ko esat izdomājis, un tad jūs varat slavēt sevi, jo jūs esat izdarījis to, ko esat izdomājis kalpošanā Dievam. Un tad jūs sēžat un brīnaties, kāpēc Dievs nav ar jums apmierināts, pārsteigts, sajūsmā, nesūta uguni uz galvas. Tu izdomāji, tu izdarīji, tev pašam sev arī jāatalgo. Otrā raksturvieta, kur varbūt vispār liekas neiet kopā, ko es jums gribu lasīt, ir 2. Mūzes grāmatā 13. nodaļā 21. un 22. pants. 2. Mūzes grāmatā 13. nodaļā 21. un 22. pants. 2. Mūzes grāmatā šiem pa veco darību, zin kā? Kādreiz smējās un teica, ka vasaras vai draudzēs sludina pa veco darību viens sludinājums. Ļoti sen jums neesmu sludinājis pa veco darību. 2. Mūzes grāmatā 13. nodaļā 21. pants. Kur man ir otrā? Tev atradi? Nu labi. Un tas kungs viņiem gāja pa priekšu dienā mākoņu stabā, lai tos vadītu pa ceļu, bet naktī uguns stabā, lai ceļš tiem būtu apgaismots dienu un nakti, un mākoņu stabs dienā un uguns stabs naktī nenozuda tautas priekšā. Burtiski mākoņu stabs un uguns stabs Izraēlam bija dienā mākoņus, naktī uguns stabs no tā brīža, kā viņi izgāja ārā no Ēģiptes. Viņi iziet no Ēģiptes un rakstīts, ka Dievs gāja viņiem pa priekšu. Un simboliski es to varu salīdzināt ar to, ka Jēzus teica savai draudzei, ka svētais gars viņus vadīs. Amen. Tad, kad viņi iegāja apsolītā zemē, nav rakstīts, ka ugunsstaps viņiem palika un mākoņstaps palika. Viņi atnāca uz apsolīto zemi. Un tad, kad mēs skatāmies uz mūsu dzīvi, Dievs sagaida, ka visi Dieva bērni ir kā arī Dieva gara vadīti. Amen. Tie, kas ir Dieva bērni, tie ir Dieva gara vadīti cilvēki. Dievs vada mūsu dzīves. Un jūs tagad domājat, kāds tam sakars ar Saulu? Palasīsim tālāk 40. nodaļā. 2. Mūzes grāmatā 40. nodaļā 34. un 38. pants. Tad mākonis apklāja sajiešanas telti un tā kunga godība piepildīja mājokli. Un Mūzes nevarēja ieiet sajiešanas teltī, tāpēc, ka mākonis to apsedza. Un tā kunga godība piepildīja mājokli. Ik reizes, kad mākonis pacēlās no mājokļa, tad arī Izraēla bērni devās ceļā visos savos pārgājienos. Kas bija noticis? Dievs lika Mūzum uztaisīt telti, pielūgsmes telti, lūkšanu vietu, kur viņi sanāca kopā, un Dievs saka, mana godība parādīsies. Viņi sanāca kopā, tur bija vieta, kur upurēt, tur bija kur trauks, kur priesteriem mazgāties, tad bija svētajā vietā, tur bija maizes uz viena galda, tad tur bija lukturis, un viņiem bija noteikts, ka tai ugunī tur ir jādeg uz altāra, lukturos ugunī ir jādeg. Viņi sanāca kopā pielūgt Dievu. Bet viņiem lika uztaisīt visu pēc tā parauga, ko Dievs bija Mūzum rādījis. Dievs arī deva tur tāds 2 vīrus nosaucies, viņu vārdus neatceros nemaz sarežģīti vārdi, kuriem Dievs bija devis spēju, jeb meistarību to visu uztaisīt. Un tad Izraels saziedoja zeltu un visādas tur dārgumus, un viņi taisīja, pēc parauga uztaisīt. Tad, kad templis bija uztaisīts pēc parauga, kad viņi iesvētīja, Dieva godība nonāca uz šo telti. Bet skatāties, pirms tika uztaisīta telts, viņiem jau bija ugunsstaps.
Pirms tika uztaisīta telts, viņiem jau bija ugunstabs. Viņi nonāca pie šīs telts tikai tāpēc, ka viņi sekoja Dievam. Amen. Viņi nonāca pie telts tikai tāpēc, ka viņi sekoja Dievam. Un tad, kad šis ugunstabs pacēlās, ja tas bija naktī, tad tas bija ugunstabs, viņi savāca savus teltis un sekoja līdzi. Amen. Viņi savāca savas teltis un sekoja līdzi. Uguns nāca pār paklausību. Telts bija tikai fizisks taustāms pierādījums šai paklausībai. Amen. Kur ir Sauls? Samuels atnāk un saka Saulam, Saul, tu neesi paklausījis, tāpēc tev atņems. Halo. Ko viņam atņems? Viņu svaidīja par ķēniņu. Kad svaidīja par ķēniņu, viņam uzlēja uz galvas eļļu. Mēs skatāmies un lasam Bībelē, bieži vien mums norāda un parāda, ka eļļa simbolizē svētā gara svaidījumu. Amen. Vecajā derībā eļļas svaidījums bija uz priesteriem un uz valdniekiem. Amen. Svētais gars dusēja uz praviešiem, uz valdniekiem un uz priesteriem. Un tas arī bija viss. Pārējā tauta nāca pie viņiem klausīties. Amen. Jaunajā derībā mēs esam izredzēti tauta, ķēnišķīgi priesteri. Amen. Dievs teica, ka jaunajā derībā viņš izlaiž savu garu pār visu miesu, pār savu draudzi. Un skaties, Saulam saka, Saul, tāpēc, ka tu neesi paklausījis, tu zaudēsi. Ja jūs lasīsiet par Saulu tālāk, ir rakstīts, ka tā kunga gars no Saula aizgāja un ļauns gars nāca un viņu mocīja. Amen. Viņš nebija paklausījis. Skaties, kas notiek draudzē. Kā es to redzu? Dievs mums liek uztaisīt telti, mēs uztaisam telti un Dievu godība nolaižās, jo mēs uztaisījām telti. Muļķības. Mēs redzam Dievu godību tāpēc, ka mēs paklausījām. Jo ja Dievs būtu teicis, izrociet bedri, mēs izraktu bedri, Dievu godību nolaistos. Amen. Mūsu cilvēcīgais prāts strādā savādāk. Dieva godība nolaidās uz telti. Tam ir jābūt kādam sakaram ar telti. Tik tālu tev ir taisnība, ir sakars ar telti. Bet tikai tāpēc, ka telts ir fiziski redzams rezultāts tavai paklausībai. Amen. Tad, kad tu esi paklausījis Dievam un nolaižās Dieva godība, tad cilvēcīgais prāts štuko un saka, mums vajadzētu pārcelties pa kreisi. Jo tur izskatās labāk, tur nav tik daudz ēnas, zin kā no kalniem vajag ēna, jāpaiet pa kreisi. Kā paiet pa kreisi? Jāpavelk telts pa kreisi, pareizi. Jo stabs taču sekos līdz teltī. Tad kāpēc mēs savā dzīvē tādā stabs nesakos teltī? Nē, stabs nesakos teltī. Jo stabs nav piesiets pie telts, tā telts ir rezultāts tam, ka es esmu sekojis tam stabam. Bet mēs savā dzīvē visu laiku cenšamies tā. Man vajag šito, un es gribu pievilkt Dievu svētību šejieni. Man vajag šito, un es gribu pievilkt Dievu svētību šejieni. Mēs ienākam dievkalpojumā, mēs taisam dievkalpojumu. Mēs ienākam dievkalpojumā, mēs taisam pielūgsim. Mēs ienākam dievkalpojumā, mēs taisam ziedojumu. Mēs taisam. Jo kaut kad, kaut kur, kaut kādā veidā tas ir nostrādājis. Amen. Kaut kad, kaut kur, kaut kādā veidā tas ir nostrādājis. Un vakardien es nebiju domājis to pieminēt. Vakardien dziedāju dziesmu. Brāļi, māsas sadosimies rokās, un tur visi laimīgi sadosies rokās, un visi laimīgi, jo sadodoties rokās uzreiz vēlns būs sakauts, un es klausos, un es smejos, domāju, ak šausmas. Ja vēlni varētu sakaut tikai sadodoties rokās, tad mēs par rociņās vien staigāt, pareizi. Zin kā, un visi laimīgi. Bet es vēl kaut ko smaidīju. Vecos laikos bija niķis. Sadosimies rokās. Bija niķis, sadosimies rokās. Es jums pateikšu, kāpēc tas niķis radās. Varat pēc tam vēsturiski pārbaudīt. Es pat nezinu, vai tā bija vai nebija, bet es domāju, ka man ir 100% taisnība. Zini, kāpēc viņš radās? Jo vienreiz sadevās rokās, bija svētīgi. Un viņi turpināja sadoties rokās. Un tas Dievs gan neliedz, nesvētīgi, jo mēs sadevāmies rokās. Viņam taču jāsvētīgi. Pamēģinām, Ronald. Jā, nestrādā. Vai sadošanās rokās ir kāds noziegums, grēks vai ļaunums? Nē. Var sadoties rokās katru svētdienu, ja vien gribās. Bet nevar plānot, ka tāpēc, ka es sadevos rokās, viņš man tagad svērīs, jo vakar viņš man svērīja. Un cilvēki to nesaprot, un gariem nesaprot, un negrib saprast. Jo viņiem liekas, ka Dievs viņiem ir nācis kalpot. Agri Bībelē rakstīts, cilvēku dēls nav nācis, lai viņam kalpot, bet lai viņš kalpot. Oho! Jēzus teica, ka viņš nācis darīt sava debes tēva prātu. Amen! Telts neizraisīja uguni.
uguns izraisīja to, ka Izraēlam radās telts, kur nonāca Dieva godība. Amen. Vienīgais veids, kā baudīt Dieva svaidījumu, ir sekot Dieva svētajam garam. Amen. Tad dariet tā. Tad dariet tā. Pastieties Apostļu darbu 5.32. Apostļu darbu 5.32. Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī svētais gars, ko Dievs devis tiem, kas viņam. Āmen. Jums patīk kopā lasīt kā skolā? Ko Dievs devis tiem, kas viņam paklausa. Amen. Amen. Tāpēc es varu stiept savu telti, kur es gribu. Dieva stabs paliks tur, kur viņš ir. Amen. Tad, kad Dieva stabs sāk kustēties, man jāsāk kustēties. Man jāsāk kustēties. Tas nozīmē, ka ja es savai sievai esmu pasūtījis tur kaut ko, nezinu, ko es varētu pasūtīt. Pankūks pasūtījis. Kāpēc pankūks? Tāpēc, ka pēdējo reizi, kad viņi cep pankūks, atnāca mājās, viss bija aprījuši. Man palika viena, kuru bija Emīlija izķidājusi ar dakšu jau, zin tāda. Un galvenais viņas bija labas. Ej, nos. Jo viņa parasti cep plānās, toreiz bija tās biezās uztaisījis tādas maziņas fēnas, zin kā, un tad nāk, man tik, cik Emīlija dakšu izķidājusi, saprot, viss. Pilnīgi. Pasūtīja sievai pankūks. Skatāmies, uguns aizgāja. Kas ir jādara? Jāpabeidz cep pankūks vai jāsavāc mīklu un jāiet pakaļ? Jāiet pakaļ. Āmen. Ir jāiet pakaļ. Āmen. Ir jāiet pakaļ. Visi ir Dieva bērni, ko vada Dieva gars. Āmen. 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 Mums ļoti gribās, lai Dieva uguns seko līdz tur, kur mēs telti velkam. Dievs nav nācis sekot līdz, kur mēs telti velkam. Dievs ir nācis, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība, un šo dzīvību un pārpilnību viņš nodrošina ar to, ka svētais gars mājo mūsos. Amen. Dievs sagaida, ka mēs sekosim viņa garam. Viņš devis savu garu tiem, kas viņam paklaus. Sauls izvēlējās nepaklausīt. Sauls izdomāja veidu, kā viņš varētu attaisnot savu rīcību. Un tad pastieties 3. Mūzes 10. nodaļā, 1. 2 panti, cik tas ir bīstam. 3. Mūzes 10. nodaļā, 1. 2 panti. Es jau esmu ticis, jau runāju cauri pusē, vēl tikai 15 minūtes pagājuši. Un Ārona dēli Nadabs un Abijs. Ārons no Levītu nama Dievs paņēma sev kalpotājus pie tempļa. No Levītu ģimenes Ārona namu nošķīra kā priesterus, kuri tie bija vīri, kas kalpoja pie altāra, kas upurēja cilvēku labā. Un Ārons, augstais priesteris, bija tas, kurš ar kvēpināmo gāja vissvētākajā vietā. Viņa 2 dēli, kuriem arī ir tiesības un iespēja to darīt, neizņemot, protams, ieiešanu vissvētākajā vietā, bet tur, kur svētajā vietā bija lukturi. Un kvēpināšana notika tur, kur bija galds ar skatāmām maizēm. Ja? Tur bija tas lukturis, un tur notika kvēpināšana. Uguni viņi uzturēja kopš tā brīža, kad viņa tika iedegta, uguni vajadzēja uzturēt gan uz altāra, gan lukturos. Tas bija darbs, tas bija pienākums. Viņam vajadzēja uzturēt, lai uguns deg nepārtraukti, kas simbolizē svēto garu. Āmen, tā kā jaunā darbā rakstīts, topiet gara pilni. Viņi paņēma uguni kaut kur, kaut kādu uguni, savējo, no kaut kurienes, jo uguns taču ir uguns, pareizi. Pie Dieva tā nav. Viņi paņēma, ielika uguni, uzlika virsū kvēpināmās zāles, un tie nesa svešu uguni tā kunga priekšā, ko tiem nebija pavēlēts ņemt. Un uguns izgāja no tā kunga, un tā aprī viņus, un tie nomira tā kunga priekšā. Amen. Viņi domāja, ka viņiem ir vara par uguni, viņi var pārvietot uguni. Viņi var paņemt, ko grib, un izraisīt tādus pašus rezultātus. Tikai Dievs izraisīs savu dusmu izvirdumu burtiski, un viņi aiziet bojā, un viņi nomirst templī, mēģinot pagodināt Dievu. Ja jūs lasīsiet to nodaļu tālāk, nomirst templī, mēģinot pagodināt Dievu. Ja jūs lasīsiet to nodaļu tālāk, Mūzes aizliedz visiem priesteriem, viņš saka, tad, kad jūs nākat kalpot, jūs nedrīkstat ne vīnu, ne stipru dzērienu dzert. Tas bija vispār. Kas no vīnogām izspiests, stiprs vai švaks, jūs nedrīkstat vispār dzert. Lai jūs nesajauktu un spētu atšķirt svēto no nesvētā. Tāpēc ir Bībeles pētnieki, kur uzskata, ka zēni
paņēma ugunsūdeni uz krūts un aizgāja pielūgt. Jo tieši pēc tam Mūzes viņiem saka, tu nedrīksti ne vīnu dzert, ne stipru dzērienu dzert. Tiem, kas saprot un nesaprot, tad, kad Bībelē rakstīts vīns, tas nenozīmē obligāti, ka viņš ir sarūdis vīns un agrāriem. Ja? Visiem vīnčuku dzērājiem par nelaimi. Nevar es jums no Bībeles to pierādīt. Ja? Halo. Ja? Skaidra, Bībelē rakstīts, neaprēbinieties ar vīnu, no kā cēs izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilnu. Tas nozīmē, ka kristietiem visu laiku jābūt skaidrā. Ko darīt? Pērciet mājās alkometru, es nezinu. Vai vēl labāk? Staigājiet skaidrā un nevajadzēs alkometru. Amen. Kāpēc dūls mušs mirs saēdos, ja? Aizjūst. Un viņi nomirst, jo viņi nāk ar savu uguni. Un tad, kad es skatos uz saulu, saule saka, es gribēju Dievam kalpot. Un ir vēl viens piemērs no vecās derības. Dievs, sodīdams Izraēlu, tūkstnesī ļauj čūskām viņus sakost. Un čūskas kož un viņi mirst. Viņi tur krīt panikā, sāk žēlot grēkus. Dievs saka Mūzum, uztais vara čūsku, uzliec uz staba, noliec viņu tur kaut kur nometnē uz staba augšā, un to, kuram iekodīs čūska, ja viņš ticībā paskatīsies uz to čūsku, viņš nemirs. Un tā notika. Pēc tam jūs lasīsiet Bībelē, paiet ilgs laiks, jau tie ķēniņi nomainījušies, un tad nāk viens taisnais, kas vāc nost elkus, un tad ir rakstīts, un viņš iznīcināja arī čūsku, ko Mūzes bija taisījis pēc Dieva pavēles. Jo Izraēls bija sācis piekopt ar viņa elkdievību. Bija sācis pielūgt kā kaut ko īpašu un svētu. Kā kaut ko īpašu un svētu. Un tas, ko Dievs bija devis, kā zīmi, uz ko apskatīties, bija kļūst par elku. Tas bija kļūst par kaut ko tādu, kādēļ Izraēls piekop elkdievību. Tas ir līdzīgi tā, kā šie vīri ar uguni. Viņi domāja, ka viņi var to darīt. Viņi domāja, ka viņi var to darīt. Un viņi aizgāja bojā. Mēs gribam Dievu godību un svaidību savā dzīvē. Amen? Daži grib, daži saka, neatzīšos. Mēs gribam. Amen? Skaties vēl divas raksturvietas. Jeremijas 7. nodaļa. Jeremijas 7. nodaļa. 22. un 23. pants. Atrad jau man. Jo es jūs tēviem tanī dienā, kad es tos izvedu no Eģiptes zemes, neko nenoteicu, nec pavēlēju par dedzināmiem un kaujamiem upuriem. Tad, kad viņi nāca ārā no Eģiptes, burtiski no grēka verdzības nāca ārā, simboliski runājot no grēka verdzības, viņi nāca ārā no verdzības. Bet es tiem devu šādu pavēli. Klausiet manu balsi. Klausiet manu balsi, tad es būšu jūsu Dievs un jūs būsiet mana tauta. Staigājiet pa visiem tiem ceļiem, ko es jums pavēlu, lai jums labi klājas. Klausiet manu balsi, Dievs viņiem saka. Un tad, kad es jums lasu Samuēlu, tur, kur bija rakstīts, ka paklausība ir labāka par upuri, Dievam patīk paklausība. Tas vārds paklausība ir saistīts, vismaz ebreju valodā viņš saistīts ar dzirdēšanu. Tāpēc, ja es saku, tiem ir ausis dzirdēt, bet tie nedzird. Dzirdēt nozīmē saprast un paklausīt. Dzirdēt nozīmē saprast un paklausīt. Dzirdēt nozīmē saprast un paklausīt. Tie, kas Dieva vārdu dzird, kas Dieva balsi dzird. Paskatieties psalmus, 40. psalmu 6. līdz 8. 40. psalmā no 6. līdz 8. Tur Dāvids skaties, ko saka. Lieli ir tavi darbi, kungs, mans Dievs, ko tu mūsu labā esi darījis, un dižans ir tavs svērības pilnās domas par mums. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un tad kaujamie upuri un ēdamais upuris tev nepatīk, taču ausis tu man esi devis dzirdēt, dedzināmos upurus un grēku nožēlas upurus tu nekāro. Un tad par grāmatā, uzmetam 8. pantu vēl pilnu. Uz ekrāna uzliec mums, lai mēs varam redzēt 8. pantu. Rauga grāmatā stāv mans paša vietā rakstīts, un 9. arī liec virsū, man līdz galam jālas te viss, tad man pazūd teksts kopā. Man ir prieks dzīvot pēc tavu prātu, mans Dievs, un tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī. Burtiski viņš saka, ka Dievs nav meklējis, un tad arī, kad par Jēzu runā vēlāk, ebrejiem, vēstulē ebrejiem šīs raksturvietas tiek citēts un Jēzus stāst, viņš nav gaidījis upuri, bet viņš ir gaidījis paklausību.
Āmen. Viņš nav gaidījis upuri, bet viņš ir gaidījis paklausību. Ko tas nozīmē? Mēs bieži vien netīšām, es lietošu vārdu netīšām, kalpošanu Dievam pārvēršam, man negribās par šo vārdu lietot, par tādu tā kā buršanas zīlēšanas rituālu. Kāpēc? Tāpēc, ka attiecībās ar Dievu viss nāk un sākās no ticības, un ticība izpaužās paklausībā. Burvi un zilnieki izpilda konkrētus rituālus, tādā veidā izraisot garīgas it kā reakcijas uz to, ko viņi dara. Āmen. Jep. Konkrētas lietas, lai izraisītu galīgu reakciju uz to, kas notiek. Tajā brīdī, kad tu sāc pārvietot telti uz savu galvu, nepaklausība ir kā buršanas un zīlēšanas grēks. Tā rakstīts Bībelē, amen? Tu sāc uz savu galvu vilkt un pārtaisīt. Tu mēģini taisīt savu uguni, lai parādītu, ka ir Dieva uguns. Tu kļūsti līdzīgs tiem, kas nodarbojās ar buršanu un zīlēšanu. Bija kāda tante reize. Radinieki viņu astiep uz baznīcu. Reāli vēlnapsēsta. Vēl Jāņa baznīcā mēs bijām. Par viņu lūdz Dievu. Tante izstāsta, ka paliek normāla brīva. Pēc kaut kāda laika tante stiep atkal apakaļ. Neasaprast, kas notiek. Un tad viens no radiem man saka, tante nodarbojās ar numeroloģiju vai kaut kas tam līdzīgs. Tur zīlēšana pēc cipariem, vai es tur nezinu. Neesmu nodarbojies, neinteresējos. Tante, tad, kad Dievs viņu ir atbrīvojis, kā man likās, jo man izstījās, ka viņa paliek brīva, mēģina veidot attiecības ar Dievu, izmantojot numeroloģijas tehnikas. Ko tante dabūna? To pašu, kas viņai bija. To pašu, kas viņai bija. Skatieties, Dievs saka Izraēlam, ejiet, iekarojiet apsolīto zemi. Tā ir jūsu zeme, es jums dodu. Izraēls saka, nē, mūs tur nositīs, tā zeme apēd savus ļaudis, mēs tur neiesim. Dievs parunā ar Mūzu, Mūzu bez maz vai jāglāb Izraēls no nāves. Mūzes atnāk un saka, jūs vairs neiet, Dievs jūs vairāk nedod, viņš ir dusmīgs uz jums, jūs nepaklausījāt. Un nē, Dievs dusmīgs, mēs iesim tagad pierādīsim, ka mēs varam izdarīt to, ko mums vajadzēja darīt. Viņi savācās un iet karot. Mūzes viņiem saka, neiet. Tikko kā Dievs teica, ejiet, viņi saka, nē! Tagad viņi saka, paga, viss kārtībā, mēs labojamies, mēs tagad iesim. Saka, tagad vairs neiet, jo šitā nav tā reize, kad Dievs jums liek iet. Un zini, kas notika? Viņus sakāva un viņi bēga. Viņus sakāva un viņi bēga. Mēs bieži vien piedzīvojam sakāvi, tāpēc, ka mēs gribam pārvietot savu telti, domājot, ka mūsu telts ir iemesls tam, kāpēc Dieva uguns ir šeit. Iemesls, kāpēc Dieva uguns ir tavā dzīvē, ir tāpēc, ka Dievs grib, lai viņa uguns tur būtu. Un tāpēc, ka tu esi savā dzīvē paklausījis Dievam. Āmen. Tu esi sācis upurēt viņam paklausību, un viņš tevi svērī. Āmen. Nākamajā reizē, kad Dieva uguns taps paceļās, tu savāc savus pārpals un ej līdz viņam ar visu pankūku mīklu. Āmen. Un es to varētu nokārtot. Man 4 dēli, katram iedot kārtas pār pleciem, vidū toverīti ar karstām oglēm, bleķa plāksni pa virsu un sievieti blakus un cep pankūks, un es pieskatu, lai viņi nenomet zemē. Emīlija varētu nest vēl pa ceļam. O! Jūs sakat, man puikas dažādā garumā, karie pietupsies. Varbūt uz to laiku, ja viņi visi būs izauguši vienā garumā. Mums gribās Dieva gara svaidījumu un uguni. Āmen. Dievs sūtīja pravieti. Pravietis uzlika virsū savu roku, uzlēja savu eļu virsū Saulam. Un Sauls izdomāja, ka viņš var taisīt sev pieminekli, ka viņš ir tagad liels un varens kļuvis. Un Samuels viņam saka, Saul, vai nebija tā, ka tu biji likies savās acīs zemes, tad Dievs tev paaugstināja, bet tu liekies augsts. Dievs tev pazemoja. Un tāpēc Dieva uguns nenonāk pār jebkuru telti. Dieva uguns nenonāk pār jebkuru telti.
Dieva uguns nonāk par to telti, kas ir celta paklausībā viņam. Dzirdiet mani, dzirdiet mani. Tas attiecās uz tavu ģimeni, uz tavām mājām. Tu gribi Dievu svaidījumu, svētību par savu ģimeni. Cel viņu tā, kā Dievs viņu pavēlējis celt. Cel viņu tā, kā Dievs viņu pavēlējis celt. Un Dievs pavēlējis savai svētībai nonāk par tavu dzīvi. Tu gribi, lai svētība ir pār tevi personīgi, sāc savu dzīvi celt tā, kā Dievs ir pavēlējis, kā viņai jābūt. Es nevaru. Ko nozīmē es nevaru? Tu nevari uzticēties Dievam? Tu nevari uzticēties Dievam? Uzticēšanās Dievam ir tikai izvēle. Tā ir tikai izvēle, vai es izvēlos uz viņam paklausīt, uzticēties, vai izvēlos neuzticēties. Vairāk kā 2000 gadu kopš pastāv jaunā darība, un visus tos entos 1000 gadus, ko ir pastāvējis pasauli vispār pirms tam. Un, kamēr pastāv Dieva rakstītais vārds, es teikt neatceros, kad ir sarakstīts pirmās grāmatas no galvas, skolā laikam neesmu gājis, bet visus tos milzīgos laika posmus Dieva vārds nav mainījies, viņš ir bijis uzticams. Visi cilvēki, kas ir uz viņu paļaujušies, ir atklājuši, ka viņš ir uzticams. Āmen. Tāpēc nevajag stiept telti no vienas vietas uz otru vietu, meklējot uguni. Uguni atrod vienkārši. Es man grēciniekam žēlīgs. Šķīstī man no visas netaisnības. Es kalpošu tev. Es kalpošu tev. Tajā dienā, kad viņi izgāja ārā no Ēģiptes, viņiem nostājās priekšā ugunsstaps. Svētais gars sāka viņus vadīt. Sekodam svētiem garam, viņi nonāca pie telts. Viņi izveidoja šo telti ar savām rokām pēc tā, kā Dievs viņiem bija norādījis. Viņi izveidoja pielūgsmi pēc tā, kā Dievs viņiem bija norādījis. Un Dieva godība nolaidās uz to vietu, kas bija paklausības simbols. Āmen. Un tad, kad Dieva godība cēlās, viņi savāca savu telti un sekoja viņam līdzi. Āmen. Līdz tai dienai. Tāpēc Bībelē rakstīts, ka svētais gars draudzi nepametīs. Mūžam būs kopā ar draudzi. Jo Dieva gars ir tas, kas mūs ieved mūžīgajā dzīvībā. Āmen. Kas notiek ar tavu dzīvi, es nezinu. Bet ja nenotiek tas, ko Dievs ir solījis, tad varbūt ir laiks atgriezties. Varbūt ir laiks atgriezties. Agri kā atgriežās? Atgriežās ar paklausību. Atgriežās ar paklausību. Ar vienkāršu paklausību. Saka, Tēvs piedod. Tēvs piedod. Ja jūs būtu palasījuši par to, kā Mūzes runāja pēc tam ar Āronu un ar visiem tiem priesteriem, kas tur bija pēc šo 2 priesteru nāves, viņš teica, jūs nedrīkstat sērot un nedrīkstat gaudot. Viņš aizliedza viņiem viņu sapraudāt. Aizliedza viņu sapraudāt. Tieši tā kā Dievs teica Samuēlam, cik tu ilgi raudās par Saulu? Beidz īdēt, man ir cits. Tāpēc, ka Dievs svaidījumu nevar spēlēties. Tas nav mūsu privāta īpašums, tas nepieder mums. Es varētu nomirt baznīcas priekšā, un tas neizraisīt nekādu svaidījumu. Neko. Bet tad, kad Dievs ir izvēlējies tevi svētīt, tu sāc upurēt viņam paklausību. Tā uguns būs uz tevi. Viņa paliks uz tevi. Tā neaizies no tevis. Tu spēsi viņai sekot. Ko darīt, ja kaut kas ir salaists dēlī? Man kauns, ka jūs man to paprasījāt. Es domāju, ka jūs jau zināt, kas jādara, ja kaut kas ir salaists dēlī. Izvelk savu labo roku, notēmē sirds rajonā, tikai nesitiet pa stipru. Nesitiet pa stipru, ka motors neapstājās. Uzšau un saki, esi man grēciniekam žēlīgs. Man vajadzēja vadīties, man vajadzēja klausīt. Es gribēju vadīt tevi. Zini, kas notiks? Dievs pavēlēs agrējam lietumu, vēlējam lietumu, svētību lietumu un visai rasai pa vidu. Nolīt par tavām pļavām, par taviem laukiem, un tu nespēsi savākt, ko viņš tev dos. Kā latvieši teica, točna, 100 punktu. Debes Tēvs, Debes Tēvs, varenais Dievs. Halleluja, Tēvs.
Kungs, man nekad nav pietrūcis tavu garu klātbūtnes, bet paklausība gan ir klibojusi, Dievs. Man nekad nav pietrūcis tavu tuvumu, Dievs, jo tu man nekad neesi pametis un atstājis kā savu bērnu, tu vienmēr esi turējis man, Dievs. Bet gudrības, bijības un paklausības, Kungs, man bieži vien ir pietrūcis, Dievs. Un es tev lūdzu, Tēvs, es esmu, Kungs, kā tava telts, kā tavs mājoklis. Tā arī savā vārdā saka, ka mēs esam tavs mājoklis, Dievs. Es gribu iet, Kungs, Dievs. Kungs, tā arī tur, kur tu ej, Dievs, Jēzu. Es gribu sekot tavai gara vadībai, mans Dievs, Jēzu Kristus vārdā, Tēvs, Kungs. Es negribu izdomāt dievkalpošanu, varenais Dievs, Jēzu. Es negribu atkārtot vakardienas rituālus, lai dabūtu šodienas svētību, Dievs. Es gribu būt paklausīgs. Es lūdzu tevi, Tēvs, tavs draudzes priekšā, Dievs, es godīgi atzīstos, ka es gribu būt paklausīgs, Tēvs. Jūs man prasīsiet, kāpēc es jums liku lūgt Dievu, lai Dievs piedod grēkus un pats nelūdzu. Es to pielūdzu pirms dievkalpojuma jau. Es domāju, lai nav baznīcā. Nē, es tā nedomāju. Es to izdarīju pirms dievkalpojuma. Debes Tēvs, es tev pateicos, es svērīju tev ar no vārdu, mans Dievs. Es tev pateicos un svērīju tev ar no vārdu, mans Dievs, Tēvs. Vai jūs zinat, kā Bībele sauc neticīgos? Bībele neticīgos sauc arī par nepaklausības bērniem. Par nepaklausības bērniem sauc arī, lietojot citādākus vārdus šos nepaklausības bērnus, un saka Dieva dusmības bērni. Tāpēc tas ir tik burtiski, tik asi, tik precīzi šī nostāja. Viens vārds, ko Dievs no tevis sagaida, ko tu saprast un ko tu zināt, ka tu tici Dievam un paļaujies uz viņu pilnīgi visās lietās. Pilnīgi visās lietās. Amen. Pilnīgi visās lietās. Amen. Tiem, kas neizprotam, varbūt bija par sarežģītu, pavisam īsi. Kad tu nometies uz ceļiem un sagaidi, ka Dievs tevi svētīs, tāpēc, ka tu nometies uz ceļiem, tu neesi saprats. Tad, kad tu ticībā sagaidi, ka Dievs tevi svētīs un nometies uz ceļiem, tāpēc, ka tu pazemībā pielūdzi savu kungu un tēvu un par savu nomešanos uz ceļiem neko no Dieva nesagaidi, tad tikai tu esi saprats. Otrs vārds, kas tev jāzina, ir mīlestība. Tev būs mīlēt Dievu savu kungu no visas savas sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu spēku. Divas lietas atceries. Pilna uzticēšanās Dievam, ticība un absolūta mīlestība uz kungu Jēzu Kristu. Amen. Tēvs, kungs, vai dzīvojam vai mirstam, mēs piederam tev. Un kungs, es pateicos par tavu svēto garu savā dzīvē un draudzes dzīvē, Dievs. Un es tev pateicos par garu vadību savā dzīvē un draudzes dzīvē, Tēvs. Un es tev pateicos par tavu brīnišķīgo klātbūtni, Dievs, bet es tev lūdzu, Tēvs, Jēzus vārdā, dod drosmi paklausīt tev, Dievs. Dod drosmi pa īstam paklausīt tev, Tēvs, Jēzu, vismazākajās lietās, Dievs, lai piedzīvot tavu godību, lai piedzīvot tavu svērību, Tēvs. Jēzus vārdā varnais Dievs. Amen. Amen.